Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Mums tādos mazākos ciemos, noteikti arī pilsētās, kultūras nami, skolas, bibliotēkas ir tās foršās, mazās, mīļās gaismas pilis. Jā, es nebaidos no šī vārda. Kultūras namos cilvēki iet radīt, dejot, piepildīt sevi ar visdažādākām vēlmēm un svinēt svētkus. Svētkus, kas raisa prieku, laimi un milzīgu smaidu sejā. Šodien pie manis ciemos būs meitene. Ir meitene. Līga, es tev joprojām saucu par meiteni. Jā, man arī tas patīk. Viss kārtībā. Es savus mīļos teātra bērniņus saucu vēl par puišiem un meitenēm. Jā, man ciemos ir Līga, kura šobrīd vada Engures kultūras namu. Jā. Čau, Līga. Jā, sveiki. Prieks būt šeit. Forši, ka tu atsaucies un atnāc parunāt par šo skaisto foršo tēmu kultūra. Tēma kultūra labi. Kultūra un dzīve. Tieši tā, kultūra un dzīve, un kā tu jūties savā dzīvē, un kā tas ir sanācis, ka tu esi šajā laimīgajā krēslā. Kāpēc es saku, laimīgais krēsls vadīt kultūras namu ir gādāt cilvēkiem prieku. Vienmēr svētki, tā ir dzīves svinēšana. Tev jābūt smaidīgai, skaistai, priecīgai, vienmēr. Es cenšos. Spēkpilnai. Protams, es varbūt pārspīlēju, norādot uz sabiedrības redzējumu, prasībām, gaidām pret tevi kā kultūras cilvēku, kultūras nama vadītāju. Kā tev ir ar šo? Man šķiet, ka cilvēkiem vispār ir tāds viens virs uzdevums dzīvē. Cilvēkam ir jābūt laimīgai. Un tad es jautāju sev, kas mani dara laimīgu? Un izejot no šī punkta, es cenšos arī tiem citiem radīt laimi. Jo kas mani dara laimīgi, tā noteikti ir mana ģimene, numur viens. Otrs punkts droši vien, lai visa pasaule būtu laimīga, lai uz zemes valdītu miers, lai visi būtu veseli, bet trešais ir kultūra. Jo kā savādāk mēs cilvēki kļūstam laimīgi? Atpūšoties, sarunājoties, dejojot un dziedot. Tāpēc tas mans virs uzdevums ir vienkārši saprast, kas katru dara laimīgu un tādā veidā, manuprāt, radīt arī kultūru. Un radīt kultūru Engurē, Engures pagastā. Ļoti labi. Nu jau tu dažus gadus esi šajā amatā. Saki, kā tu nonāci līdz tam? Nu, stāsts nebūs īss. Stāsts ir diezgan garš, jo droši vien tās saknes ir meklējams jau Engures vidusskolā, kuras gan dziedāju korī, gan biju deju kolektīvā, gan arī darbojos skolas pašpārvaldē. Un tur iespējams jau parādījās tas, ka es varu ne tikai novadīt kādu skolas pasākumu, bet man patika varbūt arī jau kaut kādu pasākumu organizēšanu, tur tādas mazās lietiņas. Un brīdī, kad vidusskolā bija jāpieņem lēmums par to, kur studēt, kur vispār dzīvē iet tālāk, jo tas, manuprāt, vienmēr ir tāds visiem cilvēkiem jāuzdod, kas es esmu un ko es gribu. Tad es nokļuvu augstskolā Riseba, kur es studēju audio-vizuālo mēdīju mākslu ar novirzienu TV un kino producēšanā. Es esmu bijusi arī dažos producentu grupās un mēģinājusi darboties televīzijā un kino, bet tas nav mans. Es sapratu, ka tas nav mans, jo man pietrūkstā. Es varbūt gribu, lai mazāk ir iestudēts, man vairāk gribas to dzīvo cilvēku, redzēt, kā viņš jūtas pasākumā, pēc pasākuma, tad es sapratu, virziens labs, bet kaut ko vajag varbūt pamainīt. Un tad es nokļuvu tādā izklaides aģentūrā pie priekšnieka Zintas Čipora, sveiciens Zintim, kurš bija, ar kuru mēs darbojāmies vienā komandā un vadījām pasākumus visā Latvijā, un tā man bija tāda mācība visai dzīvei, kas vispār ir pasākums, kā pasākums strādā no A līdz Z, ka tas nav tikai novadīt, skaisti izskatīties, tas var būt arī celties 4 no rīta, smaidīt nākošajā dienā un izlikties, ka tu esi gulējis ļoti labi, jo tev vienkārši viss ir jādara, viss notiek, un arī plus tev tas pasākums pēc tam ir arī jānovāc. Un tā bija tāds dzīves skola, kuru es gāju, un es sapratu, ir traki, bet šķiet ir forši, apmēram tā. Un
un tad man bija tāds varbūt mazliņš šo lūzuma punkts, ka es nezinu, vai tie ir pasākumi vai nav, un es kļuvu Rīgā par bērnu auklīti. Un es kļuvu par auklīti, un tad ir tad es apskatījos, kad ir vakance Engurē. Uz vakance bija kultūras pasākuma organizators. Es nezināju, vai īsti pieteikties vai kā, bet es tad pieteicos, un tad tajā laikā pašvaldību vadīja Engures pagasts pārvaldes vadītāja bija Baiba Pļaviņa. Paldies Baibai, viņa mani motivēja un iedrošināja, ka viss būs kārtībā, jādara, un te es atkal gribu teikt, ka man ir paveicies ar priekšniekiem, jo gan Baiba bija fantastiska vadītāja, gan arī šobrīd man ir izcila fantastiska vadītāja Kristīna Ragīnska. Čau, Kristīna, kas šobrīd ir Engures pagasts pārvaldes vadītāja, un mēs strādājam absolūtā komandā, un te nu es sāku tātad kā kultūras pasākuma organizators, un tad kādus 3 gadus es biju šajā amatā, un tad jau kādu laiciņu es esmu Engures kultūras nama vadītāja. Es smaidu, klausos tevi, un man ir ļoti liels prieks, jo es to visu ļoti labi atceros, pat es pāris reizes vadīju kultūras namu daudzus gadus, un man prieks, ka tu turpini ļoti daudz un dažādas iesāktās tradīcijas, un ka tik labi atsaucies par savu vadību, jo vadība patiešām ir liels bonus kultūras darbā. Jā, tā ir, jo vispār, manuprāt, bez komandas viens cilvēks nav arējis. Ir vajadzīga komanda un ir vajadzīga, lai visi klucīši sastājas mozaīkā, teiksim tā. Un ja mēs katrs pildīsim to savu uzdevumu, tad jau arī viss notiks. Tur jau tā lieta, bet tas kļūst tomēr par dzīvesveidu, tas vairs nav tikai darbs. Gribas jau tā teikt, ka kultūra ir mans dzīvesveids, bet es vēlreiz un vēlreiz vienmēr uzsveru, ka vienmēr pirmā man būs mana ģimene. Bet mana ģimene, es gribētu teikt, es esmu ieprecējusies ar lauksaimniecību saistītā ģimenē, kad man šķiet, ka es jau arī viņu esmu tā ievilkusi ar vienu kāju kultūrā, teiksim tā. Tā kā jāpiekrīt, kad tas ir dzīvesveids, Tieši tā, bet tā jau tiem vīriem ir. Ja sieviete izdomā savu biznesu, tad viņam tur ir viss jādara. Mums jāpalīdz, labi, tas tā humoram, bet tu jūti to prieku, tu gūsti prieku darot šos svētkus engurniekiem, un tas tev dod spēku darīt un mosties tai 4 no rīta. Tagad, piemēram, zvejnieku svētku, jūras svētku. Es taču zinu, ko tas darbs nozīmē, ja? Un kā jau tu teici, un pamodīsies tai 4 no rīta. Jo tu vienkārši vairs nevar pagulēt. Un no stresa. Bet tu zini arī, ka tu gulēt vēl netiks tās naktas 4. Tu vēl no rīta, kad aizvedīs prom skatuves un vispārējo labi, redzēsi spilvenu. Tā ir tā darbdiena, kas iet plus 24 stundas non-stopā. Jā, es nezinu, kā savādāk. Es gribu celties 4 no rīta un es gribu iet gulēt 8 no rīta labākajā gadījumā, jo tie ir zvejnieku svētki. Es tiešām nezinu, tas ir grūti, bet tas ir arī fantastiski. Ir fantastiski, kad man ir tas gods būt Engures nama kultūras nama vadītāja, ka man ļauj radīt zvejnieku svētkus. Tā ir absolūtā pateicība, ka es esmu šeit šobrīd, un es to daru tādā laimē, neskatoties uz to, ka mēs zinām, ka tas nav viegli, jo ir jābūt miskastē, ir jābūt tur, toaletē ir jābūt tur, grupai vajag būt visam pretīm nākošiem un jaukiem un pavadīt viņus uz skatuvi tieši tā, kā viņiem patīk. Bet galu galā mēs beigās to piepildam Engures pagastā, Engurē, un ir patīkami radīt prieku citiem. Vai veiksmes atslēga ir korekta un tāda ilgstoša pirms tam plānošana? Jā, es esmu tas cilvēks, kas es gribētu pateikt, ka tas man ir mainījies, jo es esmu tas cilvēks, kas visu dzīvē dara pēdējā brīdī, teorētiski. Bet ja mēs runājam par pasākumu plānošanu, tad es jau septembrī, teiksim, kad notiek nākošā gada plānošana, principā jāsaka tā, uzreiz pēc zvejnieku svētkiem es plānoju nākošā gada zvejnieku svētkus. Jo pirmkārt, lai mēs varētu uzaicināt pie mums māksliniekus, ko mēs gribam, un ja viņi vēl nav aizņemti, tad viņiem tas ir jāpiesaka laicīgi.
Otrkārt, tad ir mierīgāks sirds. Tad ir vienkārši mierīgāks sirds. Un, ja ir laicīgi viss ieplānots, tad tu to gadu vienkārši pavadi detalizējot visas niansītes. Nu tā. Un tagad es atgriežos atpakaļ pie tevis kā pie sievietes, kā pie meitenes, un tu pieminēji, tad ir miers, tad ir lielāks miers. Tātad miers dod šo laimes sajūtu. Un, lai pie viņas nokļūt, ir labi jāplāno. Arī šis hobijs, tavs darbs, radīt svētkus, vai ne? Un šī plānošana saulaicīga dod atkal šo mieru. Jā, jo es nezinu, kā saka skaistuma karalienes skaistuma konkursos, bet man patiešām šķiet, ka miers un mīlestība ir viss, kas pasaulē ir vajadzīgs. Protams, Līga. Tā kā, ja es varu, es varbūt tagad sēžu un gudri stāstu, ka es tagad esmu mierīga, saprotiet, es vispār neesmu mierīga, jo arī zvejnieks saka dienā, es vēl nebūšu mierīga, bet es būšu mierīgākā, zinot, ka es esmu visu izplānojis, cik es vien maksimāli varu to izdarīt. Es tev padošu vienu priekšā pačukstēšu vienu lietu. Katri nākamie zvejnieks tev darīs aizvien mierīgāku un mierīgāku. Un kaut kāds brīdis pienāca, un es sēžu šeit, jo, kad tu kļūsti pārāk mierīgs, kad tev vairs tas vispār neuztrauc, tad ir jādod vieta citiem jauniem, foršiem, enerģiskiem cilvēkiem. Šobrīd es vēl esmu nemieris. Noteikti es esmu nemieris un es negribētu teikt, ka es gaidu to brīdi, kad es būšu mierīga. Visam savs laiks. Jo es vēl neredzu, jo es vēl gribu to, un es vēl gribu šitā, un tad es lūdzu, vai mēs varam izdarīt arī šitā. Apmēram tā es runāju ar savu komandu. Es vienmēr mēģinu, es vēlreiz uzsveru vārdu komanda, jo neba es te viena organizēju Engurē svētkus. Noteikti nē. Man ir apbrīnojama kolēģi, ar ko es strādāju tandēmā. Tā ir Agnese, kas šobrīd ir kultūras pasākuma organizatora. Čau, Agnesīt, čau, mīļā kolēģīt. Un mums šobrīd ir paveicies ar sastrādāšanos, jo mums katrai ir tie savi plusi, ko mēs varam izdarīt. Un līdz ar to mēs esam tāds kopamiņš. Tā kā ir ļoti svarīgi arī tā tuvā kultūras komanda, viņi ir tur par dekorācijām un tā, kas nav mans. Es varu pateikt, kas ir smukāks un varbūt kas ir nesmukāks, bet es esmu tāds tarkšķīts bišķiņ. Un tad es varu bišķiņ tarkšķēt, un viņi visu uztais smuki, apmēram tādi. Viņi uztais sponu. Jā, un viss ir smuki, nu tā. Nē, to es ļoti labi atceros, un es domāju, jebkurš cilvēks pateiks, kad komanda tas ir spēks. Un jā, man arī bija brīnišķīgi kolēģi, un tikai tajā sadarbībā, sastrādāšanās, tajā ir jēga, un tad tu vari art un darīt uz priekšu, kad ir pienākumi konkrēti sadalīti. Un vai tev arī liekas, man tā liekas, ka vārds sadarbība ir Enguras raksturvārds? Ne tikai varbūt tev iekšējā komandā, bet arī ar ārējiem, ar uzņēmējiem, ar jebkuru. Tieši izrāva man vārdus no mutes, kā to saka, kad ja mēs ar uzņēmējiem nesadarbotos, tad mēs nebūtu tas kopums, teiksim tā, jo manuprāt, mēs varam palīdzēt viņiem, un viņi absolūti palīdz mums. Tāpēc mēs organizējam tādas sapulcītes, kas ir vismaz reizi gadā, reizēm, diemžēl sanāk reizi 2 gados, kad mēs uzaicinām visus uzņēmējus un mēģinām, jāsaka tā, ka mēs koncentrējamies uz tādu vasaras pasākumu plānu, ka mēs vienkārši paskatāmies, ko katrs dara kad, un kā mēs viens otram varam iet talkā, vai kā mēs varam to pasākumu paspiltināt, teiksim tā. Jā, man vispār prieks. Pasaule mainās, un ciems aug, un ir kā sēnas mums saradušies brīnišķīgi uzņēmēji, brīnišķīgas kafēnītes, bet es nevaru nepieminēt, Līga, ka tu savā ģimenē neesi vienīgā kultūras cilvēks, man jāsaka, tā kultūras nav vadītāja. Arī tava ome, vecmāmiņa, attiecīgos laikos, pirms daudziem gadiem, kad tiešām bija pavisam citi laiki, un es vēl biju pavisam maz bērns, vadīja kultūras namu, un savukārt, jā, kaut kā man tā bija sanācis, viņai bija arī brīnišķīga kolēģe,
Marija, kad es tā savos pusauģu gados tiku nemitīgi bīdīt kaut kur uz skatuves un kaut kā tas viss notiek, un kad tu tā izaudzi, ja, tad jau tas ceļš laikam ir skaidrs, ka tu būsi ar kultūru, jo tu tur esi tajā vidē visu laiku grozījies. Bet arī tie pasākumi bija pilnīgi savādāki, loģiski, ja. Pat arī manā laikā tie tā tad ir 2012. un labi, vēl viens posms vēl agrāk, ja, kad tikko parādījās diskotēkas un visi gribēja cita veida pasākumus. Šobrīd to funkciju pilda klubiņi, cits, bet arī vēl 12. gads, 13, 14 un tā tālāk. Bija laiks, kad katru mēnesi kultūras namā bija balles, mēs organizējām. Bija cits redzējums, un cilvēkiem vajadzēja šīs balles, gan vasarā, gan ziemā, un tiešām es, kad paskatos vecos pierakstus, aptuveni reizi mēnesī. Kā tev liekas, kas ir mainījies? Kā šobrīd, nav balles vairs tik bieži, ja? Nav. Ir cita veida pasākumi, cita veida alkas gaidas prasības, ja? Kas ir mainījies cilvēkam kā tādam, kā publika ir mainījusies? Es domāju tā, ka tas, kā es uzzinu informāciju no cilvēkiem, es pavisam vienkārši es prasu visādam savam paziņu lokam, vai jūs nākt uz tādu pasākumu, vai jūs nākt uz tādu pasākumu. Un es vienkārši gaidu no viņiem atbildes. Un šobrīd, ko es varu pateikt, ka cilvēki vienkārši šobrīd vairāk paši izbrauc ārpus, teiksim, šobrīd, manuprāt, mūsu laikos cilvēki biežāk brauc ceļojumos, tur viņi vairāk redz, cilvēki vairāk ceļo pa Latviju. Cilvēki ir mobilāki. Jā. Viņi visi negaidīs to vienu balli Engures kultūras namā. Viņi iespējams viņu gaidīs 3 reizes vasarā. Viņi to negaidīs, kad reizi nedēļā mums būtu pasākums, jo viņi vēl grib paspēt aizbraukt uz citiem blakus novadiem, piemēram, paskatīties, kā tur notiek pasākumi. Es nezinu precīzi, kā bija senākos laikos, bet, manuprāt, tieši tas braukšanas faktors nebija viegls. Manuprāt, vairāk cilvēki brauc ar autobusiem, vai kā tagad katrā sētā ir, ja neviena mašīna, tad tur ir 2 mašīnas. Un viņi var vienkārši izbraukt un apskatīt arī citus pasākumus. Bet zaļumballes ir zaļumballes. Jā, zaļumballes Engurē būs vismaz vienreiz mēnesī, Engurē vasarā būs zaļumballes. To neviens nevar atcelt un mainīt laikā. Un tās zaļumballes Rībēs reizi mēnesī. Vismaz kamēr es būšu Engurē kultūrā, tad... Jo man pat liekas, arī jaungada balla bija ļoti, ļoti daudzus gadus kā tāds uzstādījums, ka, tur bija cilvēki un viss, bet arī tas ir pamainījies, jo pasākumu klāsts konkrētajā jaungada naktī ir tik dažāds, gan bērniem, gan ģimenēm, gan droši vien tā balla kādreiz, kad bija vienīgais piedāvājums, viņš bija loģiski pieprasīts. Kā tev liekas, ka šobrīd varbūt viņi nemaz vispār sevi ir izsmēlus? Ir tādi vairāki pasākumi, uz kuriem ir jāuzdod jautājums. Es varbūt tagad neminēšu, kur ir tie pasākumi, kur ir jāuzdod jautājums, vai mums vajag viņu organizēt, vai tomēr mēs viņu organizējam reizi 2 gados. Tas ir tāds mūsu jaunā pieeja, kā mēs mēģināsim, ja mēs to neuztaisam šogad, tad pamēģināsim varbūt nākošo gadu, lai saprastu, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata netaisam pasākumu priekš 5 līdz 10 cilvēkiem, taisam pasākumu, kad mēs jūtam tomēr to atdevi, kad atnāks vismaz tie 100 cilvēki. Jo es saprotu, ka ir daudz, kas jāgodina, un es esmu pateicīga visiem un visām, ka mēs nākam uz pasākumiem un daram, bet taisīt pasākumu priekš 4 cilvēkiem, zinot, ka kaut kāds budžetiņš tomēr aiziet arī uz šo pasākumu, un zinot, kādas ir pašvaldību finanses, tad, manuprāt, netaisam tādus mazus pasākumus, bet varbūt uztaisam 10 grandiozus pasākumus, 10 mazākus pasākumus, un tad skatāmies 10 obligātos pasākumus, kā es to saku. Tā kā mēģināt sagrupēt un pats priekš sevis, teiksim, saprast, kā labi un ar tādu finanšu pratību izveidot arī pasākumu. Jo šis pasākums konkrētais, kaut vai zvejnieku svētki vai Zušķiem gada balva, viņš dod to kopējo laimes sajūtu pēc tam mūsu kopienai. Jā, jo mēs jau šeit arī esam, ne jau lai, mēs, protams, mums patīk arī, ka pie mums brauc turisti un ciemiņi un visi,
Bet mēs jau viņus radam šeit Engurniekiem, Engurs pagastam, tāpēc saku, mēs esam pateicīgi ikvienam, jo mēs zinām, ka tas turists reizēm atbrauks biežāk, nekā mēs to kaimiņu no tās savas mājas izvilksim, to Engurnieku. Tas tāpat kā ir teiciens, ka mēs dzīvojam te pie jūras, hei, kad tu pēdējo reizi biji aizgājis pie jūras? Jā. Tā kā es teiktu, ka šeit mēs varam vilkt tādas paralēlas, kā hei, nāc ārā, mēs tev gribam šo piedāvāt, vai tu nāksi? Nu, ar tādu domu. Nu, un tieši mans jautājums bija tāds, kad vai kā tu jūti, vai mūsu kopienai ir vajadzība būt kopā joprojām kaut kādos pasākumos? Es esmu no tiem, kas teiks, ka jā. Uzskatu, ka arī ir jāsaglabā pagastu svētki, kas ir, piemēram, Plieņciem svētki, Klapkalnciem svētki, Bērsciem svētki, jo mēs visi esam viens liels Engurs pagasts, gribu teikt liels, mēs esam viens liels skaists Engurs pagasts, un taču ir arī šie te ciemi, kuriem ir tā sava kopiena. Un tāpēc es gribētu uzsvert, ka mēs visi esam Engurs pagasts, taču neaizmirsīsim, ka mums ir arī mūsu ciemi, kuriem ir vajadzīgi tie savi kopienu svētki, jo viņi ir tie, kas dzīvo viens otram kaimiņos, un tad ir tā Enguras kultūra, kur mēs tā kā savienojamies visi. Nu, tāpēc es uzskatu, ka ir vajadzīgi kopienu svētki, kas, manuprāt, ir zvejnieku svētki, jo šos ir jāsvin visiem tiem, kas dzīvo piekrastē, un tāpat arī, manuprāt, mazāki kopienas svētki ir joprojām jāsvin. Tas ir tā kā ģimenē. Es klausos tevī, tā ir ģimene. Jā. Mums ir lielās sanākšanas, mums ir mazās dzimšanas dienas balītes, katram individuāli. Jā. Un tas arī veido šo kopības sajūtu. Tā kā jau, kad mēs veidojam filmu par Enguri, arī tu to teici. Un es atceros ļoti labi savā laikā arī, kad mēģināju saprast, ko grib Engurnieks kultūras namā. Tieši jaungad bija balva, kad es visvairāk varēju cilvēkus satikt un gāju pie galdiem un prasīju, kas ir tas, ko jūs vēlaties, kas jums trūks, darīsim kopā, jo tikai kopā mēs varam. Un tā izauga arī daudz un dažādu pasākumu. Jo man šķiet, ka arī atslēga ir, tu labi pateici, runāšanā. Vienkārši runājam viens ar otru, jo man liekas, mūsdienās mēs bieži vienkārši pājam viens otram garām un vispār pat labi mēs pasakām labdien, bet varbūt mēs pat neko nezinām. Runājam. Un tāpēc mēs līgi esam arī šeit. Mēs runājam. Un man ir ļoti liels prieks, man, teiksim, spēku un vēlmi turpināt šīs sarunas dod arī atgriezniskā saite no Engurniekiem, kad viņi paskatās šīs sarunas un saka, kā es ieraudzīju to cilvēku savādāk vai to cilvēku savādāk. Un mēs atkal kļūstam tuvāki. Un es vienmēr aicinu, ir jāceļ lielāki galdi, platāki, lielāki, mums jāiet visiem kopā, nevis jāceļ lielāks žoks. Un tas ir atkal tas, kas man dod to laimes sajūtu, tā runāšana, sadzirdēšana, otra cilvēka sadzirdēšana, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti svarīga kopienas labbūtībā. Jā, jo es varbūt nepieminēju, kad tu pateici ļoti forši par tām ģimenēm, ka mēs visi esam ģimene, un droši vien, ka jau mēs ģimenē ieliekam tās savas kultūras vērtības, un tāpēc es domāju, ka tāpat mana mamma un tētis, kuriem esmu bezgalīgi pateicīga par to, kāda es esmu, un zīmīgs punkts droši vien ir arī mani vecvecāki, tā skaitā Dzintra Novika, kas tu jau pieminēji, ka viņa ir vadījusi Engurs kultūras namu daudz gadus atpakaļ. Viņa mani jau no bērnības ir tā kā ielikusi tajā kultūrā. Neskaitāmie teātri, neskaitāmie koncerti, kā visas pateicības viņai par to arī, kad viņa mani lēniņām jau apmēram gatavoja šim te amatam, lai es vispār saprastu, kas ir kultūra. Bet gribas teikt, ka es joprojām mācos, kas ir kultūra. Es esmu tas cilvēks, kas es droši vien visu laiku mācīšos, jo kultūra mainās. Kultūra nekad nav, viņā nestāv uz vietas. Un visu laiku tev ir jāpielāgojas, jo kā tu teici, kādreiz tās bija zaļumballes, tagad tie ir silent disco varbūt, kas mums ir jātaisa. Varbūt mums tagad ir jātaisa solo koncerti, bet varbūt mums ir kaut kādi akustiskie koncerti jātaisa. Visu laiku viss mainas, un man liekas, kultūra ir tā, kas mani dzen uz priekšu, jo viņi nestāv uz vietas. Jā. Tu pieminēji arī teātru, un es atkal smaidu atceroties, cik ar pilnu duktu darbojies pie manis teātra studijā jauniešiem. Bet tas arī bija tāds foršs laiks. Ļoti foršs.
vai ne? Absolūti forši, jo tā bija atkal tāda maza kopiena. Mēs bijām tāda maza kopiena, jo mēs ilgi darbojāmies pie tevis. Ļoti ilgi. Man, iedomājies, ir izauguši, ļoti izauguši, un tu viņus tagad redzi visus kā pieauguši cilvēks jau Jāņa izrādēs. Ja? Un tad man ir prieks, ka kaut vai mūsu mazais Māris, kurš kādreiz pirms 20 ārprāt, cik sen, 25 vēl vairāk gadiem tēloja mazo princi, un šobrīd viņš ir uz skatuves un līdzdarbojas jau kā pieaudzis cilvēks visur, un Mārīte, un es par visiem priecājos. Un uz jums visiem es skatos, kad tas ir tās lietas, jūs joprojām esat visi kultūrā pa lielam. Nu, kaut kādā aspektā mēs visi esam šeit, jā, tā gribu teikt. Un mēs joprojām visi sadarbojamies un zinām, ko kurš dara, un tās atmiņas vieno, un arī tas adrenalīns tev ir skolojis, jo būt uz skatuves arī tādā pusauģu vecumā, ka tev ir tas Bet es to varbūt neatceros pat, varbūt kā tik sarežģītu posmu, jo man liekas, es neteikšu, man patīk būt uz skatuves, bet man patīk būt uz skatuves. Tev patīk. Es esmu uz skatuves, un droši vien, ka šādi mazas lietiņas ir man padarījušas vieglāk šo atrašanos uz skatuves. Protams. Tā pati dejošana, tā pati dziedāšana, tas pats teātris, tas jau man ir padarījis par kultūras to sastāvdaļu. To es arī gribēju teikt, kad es atsaucos uz to savu pusauģu vecumu. Caur to jau tu audz. Jā. Nemitīgā būšana, vadot koncertus vai dejojot vai darot jebko, tu pierod pie šīs telpas. Un šobrīd, kad man ir arī uzrunājuši daži vecāki vai es atsākšu darbu ar mazajiem bērniem teātrī, ja? Es jau biju aizgājis pie jums un ierunājos par vietu, par telpu, par skatuvi, jo tam ir jānotiek uz skatuves. Citādāk tam nav jēga. Kad tu jau audz, tu pierodi un tu jūties droši šajā vidē. Un tu esi jau ticis galā ar sevi, un tad tu vari dot. Bet saklīgi, ko tev, piemēram, dzīve līdz šim ir varbūt visvairāk iemācījusi, kā tev pašai liekas? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ko man dzīve ir iemācījusi līdz šim? Jo es gribētu teikt, ka dzīvē vēl man ir daudz, kas jāiemāca. Dzīve man ir iemācījusi, ka ir absolūti vienmēr jābūt pateicīgam. Ir jābūt pateicīgam par to, kas tev ir, un par to, kas tev ir tagad. Vajadzētu nesaraudāties, jo esmu ļoti emocionāls cilvēks. Droši runā par to, ko tu esi pateicīgs. Dzīve man ir iemācījusi, ka laime nenāk arī tāpat vien, kad nav arī, es vienmēr saku, nav jābūt laimīgam visu laiku. Laimīgam nav jābūt visu laiku, bet pa lielam tev jābūt laimīgam. Apmēram tā es gribu pateikt, jo mēs nevaram smaidīt katru dienu. Ir arī sliktākas dienas, ir labākas dienas. Ir pidžamdienas. Jā, ir pidžamdienas. Es esmu no tiem cilvēkiem, kad, lai es dzīve man ir iemācījusi, kad ir jāmāk arī atpūsties. Ir forši, visi pasākumi notiek, deju kolektīvi dejo, kori dzied, rudens ritmi dejo, viss ir skaisti, visa diena, teiksim, noteikti tādā rutīnā, ir bijis kāds liels pasākums, un tad tu aizbrauc mājās. Un mājās tev ir, es gūstu to spēku, un es gūstu to mieru, kaut gan arī mājās ir bieži nemieris, bet es gūstu to mieru, lai es atkal varētu to darīt vēlreiz. Es teiktu tā. Es tevi sadzirdēju. Es tikai laikam neatbildēju uz jautājumu. Jā, viss ir kārtībā, tu esi pateicīga. Dzīve tev ir iemācījusi, to es sadzirdēju, būt pateicīgai. Un papildinot tevi par to laimi, es pārprasīšu, tātad mēs visu laiku, varbūt nevaram būt tik maksimāli laimīgi. Nu, tas arī viss notiek viļņos, bet es caur tevi sadzirdēju, ka tu novērtē to, kas tev ir. Jā, tad droši vien ir tā dzīves mācība, ka es novērtēju, es arī mēģinu saprast, ka katram cilvēkam jādara savus darbiņš, un katrs var darīt to savu darbiņu tā, kā viņš dara. Es kaut kā dzīve man ir mācījusi mēģināt izprast katru cilvēku, lai varētu kaut ko veidot. Es tagad pati mēģinu sev šo atbildēt, jo es tagad kaut kur taustos, jo
es tā īsti, dzīves mācības, es par šo padomāšu. Padomā. Varbūt aiz kadra kaut kad. Padomā, mums jau ir, kā jau es tev teicu, padomā daži labi pasākumi. Es tā Jā. ceru, ka mēs viņus realizēsim. Jā. Turpināsim šīs brīnišķīgās sarunas un padarīsim viņus varbūt vienkārši vēl pieejamākas cilvēkiem, ģimenēm. Jā. Es ceru, ka mums tas izdosies. Bet, kad tu te, kā saka, meklēji atbildi, Jā. es vienu lietu sadzirdēju, bet kā daudz bērnu māte, es tev drusciņi nenoticēju. Jā. Es, protams, taisu humoru tagad, Jā. jā. Protams, tu aizbrauc mājās, bet tev tur ir pilna māja, kā es saku, mazu bumbuļu. Jā. Un tev viņiem arī vēl jāatrod spēks. Varbūt tu kaut ko gūsti, protams, jā, samīļojot Jā. viņus, bet tev viņiem ir jādod. Kur tu reāli ņem pēc tam to visu, lai uzpildītu sevi gan šiem bērniem, gan šiem pasākumiem, gan dzīvei. Ja kultūra ir mans dzīvesveids, tad būt mammai Oh, ir laime. Jā, es esmu ļoti emocionāla, kad es runāju par saviem bērniem, jo tā ir mana bagātība. Mans vīrs un man ir trīs mīlīši. Nu tā es gribētu pateikt. un es nebaidos šī vārda. Viņi dvīņi vēl pa vidu Jā. tur visam. Jā, Tur vai- gan mūsu pirmdzimtais, gan arī mūsu dvīnītes pēc tam tā ir arī tāda, manuprāt, dieva laime. Tā es to saucu, un es esmu pateicīga, ka es esmu svētīta ar 3 bērniņiem. Nu tā. Nu, superīgi. Vairāk Man ļoti labāk liels nerunāšu, jo citādāk es raudāšu, jo es arī Titanikā raudu katru gadu. prieks. Zini, kas tur notiek, bet Es zinu, un es joprojām ceru, ka Džeks izdzīvos. Apmēram tā. Tāda es esmu, un tādi visi zina, ka es Nu, esmu emocionāls cilvēks. ļoti liels paldies tev par tavu atklātību. Protams, es tā redzu, kā aizķeksēju, un es dabūju to laimīgu. Tu dabūji to īsto noti no Laimīt manis. ārā. Ir mums. Jā, un ģimene un visu, un vēl es spēku rodu katanā, es gribēju pateikt. Katana ir mans hobijs. Jā, ja tu jautās, kāda ir mana hobija, Jā. kur es rodu spēku, Jā, tad tās ir galda spēles, lai arī cik tas nebūtu interesanti. Jā. bet tu teici, ka tu ej arī dabā. Es eju gan dabā, gan katanā. Daba ir tā vieta, kur tu varbūt sarodi to mieru, bet katana kā galda spēle ir tā, kur vajag to bišķiņ to azartu. Jo es, kā tu pirmīt pieminēji, man ir vajadzīga vismaz reiz mēnesī pidžamdiena, kad es esmu pidžamā un viņi nenovelk tajā dienā, un tad es arī dabā varu iet pidžamā, ja vajag. Bet man vienmēr vajag kaut ko vēl. Man vajag sevi izaicināt. Un katana ir tā galda spēle, kad es gribu atslēgties no visas dzīves, no visas kultūras, no visa, tad es vienkārši spēlēju katanu un koncentrējos spēlē. Un es atradu Tas ir tikko spēks. vēl vienu tavu laimīti. Jebkurā lietā caur mūsu sarunai, kad arī tu teici, vai varētu vēl šitā to svētkus, vai varētu vēl šitā, un arī tu tikko pieminēji to vārdu izaicinājumu. Jā. Tā ir tava, tu tiecies pēc tā, un tu gūsti arī no tā bišķiņ tādu laimību, ka tu tiki galā ar kārtējo foršo izaicinājumu. Tas man ir. Tas man piekrīt, man laikam, bet tas nav apzināti, es gribētu domāt. Man liekas, tas ir neapzināti, ka man patīk sevi izaicināt, jo man gribētos, ka pasaulē viss notiek vienkārši mierīgi un sakārtoti. Bet, kad es pati sevi izaicinu, es nezinu, tur, piemēram, budžets ir mazāks nekā viņam vajadzētu būt. Ja? Un tad ir Tiksim galā. izaicinājums, kā mēs tiksim galā. Lūdzu, puiši, palīdzēsiet, apmēram tā es saku. Mūsu komandai mums ir fantastiski puiši, kur arī vienmēr ir izpalīdzīgi un palīdz, un meitenes, kas ir saimnieciskajā daļā, viņas vienmēr palīdz tur, nezinu, jāuzpina Jāņos ozola garā virteni. Nu, es gribu teikt, ka es māku, bet reizēm vienkārši neatliek laiks, lai to izdarītu. Un ir izaicinājums, budžeta nav, kurš to varētu izdarīt. Un šitādi kaut vai tādi mazi punktiņi man palīdz. Man palīdz, jo tas rada tādu, tas ir izaicinājums, tas ir tāds interesantāk, es gribētu teikt. Nu, kaut kā tā.
Jā, es tev sadzirdēju ļoti, ļoti labi. Ir par komandu, es tev arī piekrītu, ka viņi ir ļoti labi, visi vienkārši brīnumaini. Nu, es ar viņiem vēl saskaros. Nu, ciemā mēs visi viens otru satiekam, bet tāda darba saskarsme, ja šajās Jāņa izrādēs, un tad jau kas ir pats trakākais, ka nolīst lietus vēl pirms izrādes vai vēl kaut kas, vai pirms jebkuru koncertu, tu pati to zini, ka tā grīda ir tāda interesanta. Grīda ir interesanta, tieši tā. Engurs Auniņu parka estrāde ir fantastiska, arī grīda ir fantastiska, bet viņā varētu neuzkavēties ūdens, kad nolīst lietus. Un gatiņš ir klāt ar lapu pūtēju un jaunā tehnika. Tik, kad katrs pieliek savu roku un ar savu attapību, lai risinātu kaut kādu pēkšņu. Tas ir tas, ko es teicu, kad ja mēs katrs izpildīsim to savu pozīciju, tad mums tā mozaīka saliksies, tad tas pasākums uzorganizēsies. Tā kā, arī visas pateicības mūsu kolektīvu vadītājiem. Es viņiem uzticu. Es saku, hei, koncertā lūdzu nodijojiet kaut ko, kas ir tādā, nezinu, kauboja stiliņā vai lūdzu retro stiliņā. Čiks, tas tiek izdarīts, jo tas kolektīvu vadītājs mēs esam sapratušies. Un arī bez viņiem kultūra nevarētu notikt, jo mums ir fantastiski kolektīvi, kuri vienmēr ir atsaucīgi galvenokārt, jo tas atsaucīgi jau ir tas galvenais vārds, manuprāt. Sadarbība, atsaukties uz šo sadarbību, uz šo kopīgo mērķi, šo kopīgo redzējumu. Jā. Kas ir tas, kas tevi varbūt iedvesmo? Kur tu smelies kaut kādu iedvesmu? Kas mani iedvesmo? Es stāstīšu par nesenu gadījumu. Sēžu frizētavas kabinetā un spogulī es redzu televizoru aizmugurē. Un es redzu kaut kādas lietas, tagad nestāstīšu, lai tas paliek tā noslēpums, jo varbūt es viņu uzorganizēšu kaut kad. Un tas vienkārši šitā saslēdzās. Tas saslēdzas, jo es zinu, ko es gribētu. Tur es paskatos, kā tas varētu izskatīties, un tad es saprotu, kā es to varētu pilnveidot. Tāpēc es nevaru pateikt, kas man iedvesmo, jo tas atnāk šitā. Tas vienkārši tā ideja atnāk, un es viņu vairs nevaru apstādināt. Kad viņa ir atnākusi pie manis, tad es vienkārši eju viņai līdzi, un vārdi paši iznāk no manas mutes. Kam tas tad es nepārspīlēju, tas tiešām reizēm es tā kā domāju vienu lietu, un es jau viņu runāju, un manas smadzenes tikai to apsmadzeņo. Apmēram tā. Es varētu teikt, ka tu ļaujies? Jā, droši vien, ka es ļaujos. Un tā iedvesma, kuras iedvesmojas, es nevaru atbildēt, jo tā noteikti, tas noteikti, tā ir daba. Es gribētu teikt arī jūra, lai arī man nesanāk bieži aiziet uz jūras, absolūti atzīstos. Bet viņa te ir, un es viņas gaisu jūtu. Ka es iedvesmojos no jebkā, kas ir mums apkārt. Es varētu teikt, ka es iedvesmos gūstu ceļojumos un braukājot pa Latviju, bet es nezinu, vai tas tur notiks. Jo tas vienkārši notiek, varbūt tas notiks LV veikalā, ja es redzēšu krāsainus plauktus. Jā. Saki man vēl vienu atbildi. Vai tev, ģimenē parasti jau arī neprasa, kurš bērniņš mīļāks, bet vai tev kāds pasākums ir vissirsnīgākais, vismīļākais, kas pašai visvairāk patīk? Pie kura pieķerties varbūt ar vislielāko prieku? Vienmēr atbildot uz šo jautājumu, jo daudzi jautā šo jautājumu, kurš ir tas tavs pasākums? Es gribu teikt, ka tas ir pasākumu kopums, tas ir viss gads, bet tie ir zvejnieks. Tie ir zvejnieks. Es nevaru samalot, vai tie ir mani mīļākie svētki. Šobrīd viņi ļoti cīnas ar līgo svētkiem vēl. Bet... Vai tas nav tāpēc, ka tas ir lielākais izaicinājums? Vai arī tāpēc, ka es esmu līga? Varbūt. Jā. Nē, zvejnieks svētki ir lielākais izaicinājums, jo masveidā viņš ir. Jā, un varbūt arī tā, ka tā tad mēs pēc šīs sarunas esam secinājuši, ka man patīk izaicinājumi, ko es vēl par sevi nezināju. Paldies! To mēs noskaidrojām. Varbūt, ka tāpēc tie ir zvejnieks svētki, jo varbūt, ka man patīk, kad ir tur, un tad cik mums varētu būt cilvēki, kas varētu ieinteresēt publiku. Bet es negribētu joprojām lietot vārdu mīļākie. Es gribētu teikt, tad tādi svētki, uz kuriem es lieku uzsveru, teiksim tā. Jo mīļākie man varētu būt senioru svētki. Jo seniorītes mums ir tik foršas, ka viņas visu ir pašas sadarījušas, salvetītas, šķīvīši, viss ir izdarīts, saka, tikai atnāc.
arī tādi svētki ir labi svētki. Tā kā visu cieņu visiem, un es negribētu teikt, ka tur, kur ir vairāk darba un tā, bet... Mēs pirms iesākām šo sarunu, pirms mums te tapā vēl kamerām, fokus un vispārējais, ieminējāmies par dzīvi, par dzīves košumu, par dzīves saturu, par pilnvērtīgu. Kā tu raksturotu? Kā tev liekas, ka dzīve būs, vai kā tu gribētu nodzīvot, lai viņu sauktu par pilnvērtīgi nodzīvotu dzīvi? Es jau aiz kadra teicu, kad, manuprāt, tajā brīdī, kad mums būs lemts iet citur, tad vienkārši gribas dzīvot tā, lai nav jādomā, kā būtu, ja. Un šobrīd es vienkārši esmu tajā posmā, kad es mēģinu tvert vēl visu. Es gribu, un tas laikam ir tas košums. Jo es gribu būt, šobrīd es esmu arī dārzniece mājās, un man ir laikam jau tas vecums, kad es gribu stādīt tomātus un gurķus, un arī tas vecums atnāk kaut kā, un es jūtu sevīs to šķautni, un es viņai ļaujos, es gribu būt laba savā darbiņā, es gribu būt laba mamma, un manuprāt, tas jau ir tas, kas izkrāso to manu dzīvi. Tas ir tas, kā es redzu, kā es arī gribu viņu dzīvot. Tā arī būtu man atbilde, kad es gribu pagaidām būt tajās savās vietās, kur es tiešām gribu būt. Es nesaku, ka tas ir vienmēr skriet uz visādiem koncertiem, ka tas vienmēr skriet, jo ir vajadzīgs arī tas miers, bet tādā kopumā es teiktu, ka tātad kultūra ir tā manas dzīves ļoti liela sastāvdaļa, bet, manuprāt, viņa ir gana krāsaina, lai viņu bieži nemeklētu arī ārpus robežām, teiksim tā. Klausoties tevī un zinot šo darbu līdz mielēm, attiecības. Otram arī ir vajadzīgs ļoti, ļoti liels spēks, lai balstītu tevi. Vai ne? Kā tu to izjūti, kā tu to skaties, un es vienmēr mūsu vīriešiem, sievietēm, kuras ir kultūrā un kurām jātaisa šie lielie pasākumi, novēlu izturību, jo, kā mans vīrs kādreiz teica, ka pirms pasākumiem 3 dienas tu nezini, no kuras puses pieiet tai sievietei. Varbūt arī nevajag. Varbūt arī nevajag. Bet tu man jautājumu, tā kā saprati, es sapratu jautājumu. Viņš ir spēcīgs šajā jomā. Viņš ir absolūti spēcīgs, jo es esmu ekscentrisks cilvēks pēc dabas. Es gan visiem tēloju un saku, ka es esmu mierīga vispār, bet tas kaut kā laužas no manis ārā, un viņš ir mans miers. Un man ir palaimējies apprecēt savu mūžu mīlestību, jo tā bija mīlestība no pirmā skatiena, un es jau tad zināju, ka es gribu viņu apprecēt. Tas, ka tas nenotika uzreiz, nenozīmē, ka tas tā nebija. Jā, tā kā man ir paveicies arī šajā jomā, un Miks ir mans balsts, mans miers, un ņemot vērā faktu, ka viņam ar kultūru bija tik, cik aiziet uz pasākumiem pieredze sākumā, pirms mēs esam kopā, tad šobrīd viņš uz Līgo svētkiem var atvest jau siena ruļļus, viņš var atvest ķīpes, viņš mūsu bērniņus pieskat, kamēr es visu nakti esmu prom pasākumos, tā kā tikai arī šādi es varu to laimi izjust, jo, viņš teiktu, hei, šitā nebūs. Šitā gan mēs te nedzīvosim. Tad tas būtu savādāk, bet es esmu absolūti pateicīga, ka viņš ir izvēlējies mani un tādu, kāda es esmu. Tieši tā, bet tā tad arī viņš zina, kāda tu esi. Un tā būtu absolūta muļķība, man jāsaka, droši vien tā tik plašu, ekscentrisku vai radošu būtni ielikt šai kastītē, un tā nebūs. Nē, tā ir tā lielā laime. Kastītē. Reizēm es par to pamatu. Reizēm mēs visas varbūt pašas gribam ielīst tai kastītē. Padusē, azotē, šekureku. Jā. Bet pamats tu jau... Tā jūs arī veidojat savas attiecības un atrodat būtiskās lietas. Mēs mēģinām būt tādā balansā. Jā. Jo, kā jau es minēju, viņš ir lauksaimniecībā, tad, kad ir zāles pļaušanas un viss šitas tad viņš ir līdz vēlām naktīm. Paldies Dievam, mums tie grafiki pagaidām diezgan labi dzīvē strādā, un vienkārši mēs zinām, kuras ir kuram puses, kad ir
Vienkārši jābūt stipriem. Un tad mēs vienkārši esam stipri. Un jums ir kopīgs mērķis, jūs zināt, ko jūs gribat. Jā, mēs... Tu jau definēji mūža mīlestību. Jā. Es esmu pārlaimīga, ka tas tā ir sagadījies. Nu tā. Līga, man ļoti liels prieks. Mēs lēnām jau beigsim šo sarunu. Es zinu, ka mēs varētu turpināt līdz vakaram. Jā, ļoti forši. Un ja kādreiz izskan kaut kur joks, šī, ka kultūra ir raudošās industrijas, nevis radošās, bet raudošās un tā tālāk. Es arī vienmēr tā pasmaidu, jo, par ko mēs tur raudam tai kultūrā? Varbūt par to, ka nav tas finansējums tik liels. Bet pārējais viss ir forši. Viss pārējais ir prieks. Ir prieks, kurš, es vēlreiz uzsveru, viņš jau nav tāds, ka mēs te tikai priecājamies un smaidam. Pasākums ir darbs, viņš ir jāuztaisa, ir jāsaprot, kā jau es teicu, cik miskas, cik tolets būtu vajadzīgs apmēram uz tik un tik apmeklētājiem. Bet ja tu visu mēģini lēnu saplānot, tad kaut kā, un ja katrs cilvēks ir, kā jau mēs te kuru reizi sakam, puzles gabaliņš, tad viss nostrādās. Ko tu novēlētu Engurs cilvēkiem? Engurs cilvēkiem es novēlētu vairāk runāt vienam ar otru, novēlētu tīri vienkārši sasveicināties pretī ejot vienam ar otru un vairāk apmeklēt Engurs pasākums, Engurs pagasta pasākums. Engurs pagasti, jā, man ļoti, ļoti patīk arī mūsu viss tā kopiena un pasākumi. Iepriekšējais viesis man atstāja jautājumu, arī tev. Jā, mums tāda tradīcija, kad uzdodam, viņš gan ir uz atjautību, Līga, tiksim galā. Bet izaicinājums. Tas ir izaicinājums, un ja arī netiksim, tiksim nākošais galā. Bet vēl pirms tam arī viena tradicionāla lieta, ja nu es būtu feja ar burvju nūjiņu, un es varētu kaut ko mainīt tavā dzīvē, visā, kas ir noticis, kaut ko vienu, vai tu kaut ko mainītu? Piedāvājums ir ļoti vilinošs. Piedāvājums ir super vilinošs. Droši vien jau kaut ko vai negribētos savādāk, bet es teikšu nē, jo es esmu tur, kur es šobrīd vēlos būt. Un man šķiet, ja būtu feja nostrādājusi un varbūt kāds punkts būtu savādāks, varbūt, ka es nebūtu šeit šobrīd tāda, kāda es esmu, jo mamma ar tēti mani audzināja, šeit es esmu sieva un mamma, šeit es esmu kultūras nama vadītāja. Man patīk viss šis... Tev patīk tava dzīve? Man patīk mana dzīve. Es nezinu, vai tas nav par skaļu teikts, bet mums ir jādalās ar šo. Es labprāt, feju, paldies šodien, neizmantošu šo iespēju. Es nezinu, ko es, protams, teikšu pēc 5 gadiem. Es nezinu. Bet man patīk būt šeit. Tagad. Šodien. Paldies tev par atklātību, Līga. Un tagad jautājums. Es esmu satraukusies, bet labi. Tātad es mēģināšu atcerēties pilnīgi pareizi. Kā jau mēs zinām, mēs esam viens no senākajiem zvejnieku ciemiem. Arī mans mīļais tētis zvejoja ļoti ilgi lučus. Un luči ir viena no foršākajām, garšīgākajām zivīm. Labi, esmu super satraukusies. Cik luči esot vienā kālā? Kāds jautājums? Un zini, kurš to jautāja? Man ir aizdomas. Es nezinu, kālā luči. Es nezinu, man prātā ir 12 vai 24, bet es tiešām, es esmu dzīvoju pie jūrā, bet es gribētu minēt 12 vai 24, bet varbūt skatītāji komentāros, lai pasaka pareizo atbildi. Jā. Tieši tā, šis notiks pirmo reizi. Mēs šo varētu virzīt jums, skatītāji, ierakstiet komentārā, varbūt no piekrastēm un vēl citi zvejnieki ierakstiet, cik kālā ir luči. Līga, paldies tev par šo sarunu, paldies par atklātību. Tā tad arī tev noderēja un tu uzzināji kaut ko par sevi. Jā, es nezināju, ka man patīk izaicinājumi tik ļoti, bet acīm redzot. Un es novēlu tev spēku un izturību, un lai tiešām šis tavs darbs, šis tavs hobijs nes laimi ne tikai tev, arī visiem apkārtējiem, un lai vispār apkārt ir daudz laimīgu cilvēku. Jā, es mīlu Enguri. Es mīlu Enguri.
Jā, tāds ir mūsu Sauklas Engurniekiem. Mēs ļoti mīlam savu ciemu un nekautrējamies par to runāt un ar to dalīties. Mēs atklājamies, stāstam par savām vājībām, par saviem stiprumiem, lai jūs redzētu, kā šeit mēs dzīvojam, kā veidojam savu kopienu. Un ar jums jau uz tikšanos citās sarunās.